Čau! Šodien es tev parādīšu 3 universālas marinādes. Visas 3 var pagatavot tikai 5 minūšu laikā, un visas 3 der praktiski jebkurai gaļai. Šī pirmā ir saulē kaltēta tomātu marināde. Šo es izmantošu, lai iemarinātu garneli. Es izmantoju apmēram 2 saujas saulē kaltētu tomātu, pievienoju 1 ēdamkaroti kūpinātas paprikas, 1 mazu sarkano sīpolu un visu sablenderēju. Ja tu pērc garneles, es iesaku vienmēr izvēlēties nevārītas garneles. Šoreiz man jau ir nolobītas un ar izņemtu zarniņu. Lai sanāktu garšīgāk šajās visās 3 receptēs, es iesaku gaļu no sākuma apsālīt un tikai tad pievienot marinādi, jo pašas marinādes saļums neuzsūcas tik labi. Garnelēm pietiks pat ar 20 minūšu marinēšanu. Vislabākais, protams, ir tās apcept uz grila, bet tīri garšīgi arī sanāk vienkārši apcepot uz pannas no abām pusēm, vai arī pat airfryerī. Ja tu vēl neesi šādi mēģinājis gatavot garneles, tad es noteikti iesaku pamēģināt, jo tiešām sanāk labi. Vienīgais šajā marinādē nav īsti skābuma, jo man šķiet, ka tas garneles padarītu parāk sīvas, tāpēc es pie pasniegšanas iesaku uzspiest citronu sulu un vēlams īsto, nevis šo no plasmasas pudelītes. Šī nākamā marināde ir visvienkāršākā no visām 3, taču, manuprāt, arī visgaršīgākā. Šeit galvenais varonis ir miso pasta. Tā ir tāda kā sāļa japāņu garšviela, kas ir taisīta no fermentētām sojas pupiņām. Šeit vienādā daudzumā es sajaucu miso pastu ar baltvīna etiķi un majonēzi. Šī marināde ir visstiprākā no visām, un šoreiz es to izmantošu, lai iemarinātu cūkgaļu. Man ļoti patīk izmantot kakla karbonādi, jo tā ir diezgan taukaina, un cepoties uz grila, tie visi tauki izkūst, padarot gaļu ļoti sulīgu. Viena svarīga lieta, ko atcerēties, gaļu vēlams griezt pēc iespējas vienādākos gabalos, tad tā arī pagatavosies vienmērīgi. Kā arī, ja tev ir plānā spraust gaļu uz iesmiņiem, un tu izmanto koka iesmus, tad iemērsi tos uz vismaz pusstundu ūdenī, lai tie mazāk apdegtu. Šeit es pieļauju vienu kļūdu. Ārā bija liels vējš un tikai +7 grādi, tāpēc gaļu labāk spraust uz iesmiem pirms došanās ārā. Savukārt šī pēdējā zaļā marināde ir visaromātiskākā no visām, un gaļa sanāk ļoti garšīga, taču es brīdinu, ka dēļ krāsas gaļa izskatīsies pēc cepta Šreka. Lai to pagatavotu, tev vajadzēs pētersīļu lapiņas, bet bez kātiem, jo tie mēdz būt diezgan rūkti. Tālāk es pievienoju dilles un lociņus. Tad es pieberu sāli un piparus, pāris ķiploku daiviņas un eļļu leju tik daudz, lai būtu iespējams visu sablenderēt. Šeit es sapratu, ka slikti blenderējis, tāpēc es pielēju vēl eļļu. Šī marināde sanāk tiešām ļoti aromātiska, un to pat var izmantot kā mērcīti. Bet šo marinādi es izmantoju tītara šķiņķim. Ir cilvēki, kas šīs baltās daļas griež nost, taču man tās netraucē, man patīk, ka viņas apdeg grilā. Šeit var arī redzēt, kā visas gaļas iznāca pēc grilēšanas. Mans favorīts bija cūkgaļa, garnelis tiešām sanāca ļoti labas, un tītars arī īstenībā bija diezgan garšīgs, ja neskaita to nedabīgo krāsu.